Sveiki, draugi, šajā nedēļas nogalē. Ceru, ka visiem šī nedēļa ir pagājusi mierīga. Nestoties uz to, ka šodien ir pilnmēnesis, kad mēs mēdzam dažreiz kļūt tādi emocionālāki un jūtīgāki. Un arī laiciņš šodien ir tāds īpašs, kad aiz loga gaudo vējš un līs lietus, nu tā, ja? Bet mēs nodarbosimies ar kaut ko patīkamāku šodien, paskatīsimies, ko mums labu kārtas solīs nākošai nedēļai. Tātad mums būs izlikums nākamajai nedēļai, kā parasti mums viņš ir ar 3 variantiem. Pirmais variants, otrais variants, trešais variants. Mēģināt sajust, kurš būs jūsu variants, vai nu skatāties pēc kāršu kavām, kuru jūs vairāk uzrunā, vai pēc akmentiņiem šiem te, ja? Vai arī vienkārši pēc cipariem 1, 2, 3, kā nu jums šķiet, kā jums ir piemērotāk. Un, nu, ceru, ka esat izvēlējušies un varam ķerties klāt izlikumiem. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmam variantam nākošā nedēļa izskatās ar tādu vīrišķo enerģiju, ar tādu aktīvo enerģiju, diezgan pilna nedēļa. Nu, skatāmies, tad, kas mums ir galvenā kārtas nākošā nedēļā. Tā mums ir zižļu bruņinieks, tagad mums ir tāda meitene uzzīmēta, ja? Bet jebkurā gadījumā kārtas runā par tādu lielu aktivitāti, ātrumu. Un jums tiešām būs droši vien tās noskaņojums arī tāds, ka, nu, negribēsies gulēt un slinkot, bet gribēsies darboties un gribēsies visu kaut ko darīt, un lietas arī ies uz priekšu pēc šī kārtas. Darbā, biznesā noteikti kaut kāda kustība, kaut kāda virzība, ja? Kāds pat var nomainīt darba vietu, ja? Pat tā var būt, vai ja pat ne darba vietu, tad kaut kādu virzienu var nomainīt, īpaši, ja tas ir biznes, ja? Nu, kaut kāda tāda dinamiska kustība uz priekšu, bet jā, viņi runā arī par izmaiņām, var tiešām kaut kādas būtiskākas izmaiņas būt. Kārtas runā par to, ka mēs esam redzami kaut kādā veidā, ja, teiksim, ja mums ir biznesa, varbūt mums ir kaut kāda veiksmīga reklāma nākošais nedēļa, kas nostrādā, mēs tā kā kļūstam redzami, ja. Nu, jebkurā gadījumā mums ir pilnīgi klusātā enerģija, daudz viņas ir, ja. Jā, kārtas vispār var runāt par to, ka nākošais nedēļa mums ir kaut kādi braucieni, tas var būt darba braucieni, kaut kādi komandējumi, varbūt vienkārši kaut kādi braucieni iekrīt mums nākošā nedēļā. Vai arī, es te skatos arī, varbūt kāds, teiksim, kādam kaut kādas darbības ar mašīnu, ja? Kaut kādas varbūt tur darījumi kaut kādi ar mašīnu, varbūt vai nu, kaut kādi remonti vai pirkšanas, pārdošanas, nu kaut kādi tādas lietas, ja? Vai arī tiešām braukšanas kaut kur. Jā, tas darbs biznesa kārts, tad aktivitāte ir, lietas iet uz priekšu, mākam būt pārliecinoši, mākam par sevi pastāvēt, mākam aizraut citus cilvēkus, jā, tas viss ir labi. Nu, privātā dzīvē arī diezgan tāda uguni, nu tāda, jā, nu varētu pat teikt ugunīga kārta, jo mēs jau te redzam te uguns un viss tas fons ir tāds, vai ne, tāds sarkans, tāds aktīvs. Tā kā aktivitāte visās dzīves jomās pēc šīs kārtas mums varētu būt. Ja mums ir ja mēs esam attiecībās, tad tiešām kaut kāds, mēs aktīvi ar to otru cilvēku varam kaut ko, nu, kaut kāda tiešām, kaut kāda, kā lai pasaka, kaut kā, nu, tā nedēļa mums paies aktīvāk, mēs kaut kā aktīvāk vai nu kaut ko darīsim vai darīsim kopā, ja, kaut kā tā, vai kaut kur kopā aizbrauksim, nu, tā. Ja attiecības jums nav šobrīd un skatāties pēc attiecībām, tad arī te var gadīties. Tad gan šis puisis mums ir negatīvā, bet, nu, tomēr pēc šīs kārtas mēs varam, teiksim, kaut kādas tādas vētrainas attiecības, viņu arī var solīt. Ja? Tā kā, jā, ja jums interesē jaunas attiecības, tad skatieties apkārt, varbūt kaut kur ir kāds
zižļu bruņinieks jūsu tuvumā nākošu nedēļu parādās pie apvāršņa, ja? Nu, tā. Jā, pēc šīs kārtas varbūt arī tā, ka kāds maina, piemēram, kaut kur pārceļās, varbūt maina dzīvesvietu, varbūt maina dzīvokli, ja? Vai, nu, kaut kā tādas lietas arī. Kaut kāda, jebkurā gadījumā tā ir tāda kustība, virzība, kustība, kad lietas notiek ātri, mēs lēmumus pieņemam ātri, ja? Viss tā ātri notiek. Tā, nu, nedēļas pozitīvs mums ir 5 pentakļi. Nu, šī te kopējā fona, es teikšu tā, ka, es domāju, mēs pēc iespējams, zinat kā, es skatos arī mums te, kas bija kāvas apakšā, ja kārts, kā mēs varbūt ieejam un tā, kaut kādu fonu mums iedod. Ja mēs varbūt pagājuši, vai pareizāk sakot, šonedēļ, kad es rakstu šo video, ja, jā, starp citu, es nepateicu laikam pašā sākumā, ka izlikums ir tā nedēļai, kas ir no 26. februāra līdz 3. martam, tātad, ja, kad iepriekšējā nedēļa varbūt mums ir tādās kaut kādās pārdomās pārgājus un tā lēnāk, un mēs kaut kur varbūt neesam varējuši atrast to atslēgu tām durvīm, ja, vai kaut kādu risinājumu, tad nākošu nedēļu gan jūs te tiešām, nu, tad cilvēks viņš ir atradis to, ja, viņš dodas uz priekšu. Un es domāju, ka šī kārtas te mums par to arī runās jums, ka jūs atradīsiet kaut kādu risinājumu. Ja jūs iepriekš esat mīnstinājušies un neesat bijuši varbūt pārliecināti, varbūt šaubījušies, ja vai man vajag rīkoties, vai man nevajag, tad nākošu nedēļu jūs ceļaties augšā no šīs pozīcijas un slēdzat tās durvis vaļā, un jūs atrodat tos savus 5 pentakļus, un to mums arī noteikti sola šīs nedēļas ļoti aktīvā kārtas, ja? Bet kas pēc 5 pentakļiem vēl vispār varētu būt arī kaut kāda palīdzība no cilvēka? Jā, jo te jums miedarbība ar cilvēkiem izskatās būs ļoti liela. Nu, man te noteikti neizskatās, ka jūs sēdēsiet, teiksim, viens pats 4 sienās mājās. Nu, nē. Te būs aktīva enerģija, aktīva miedarbība ar cilvēkiem, kontakti ar cilvēkiem, komunikācija ar cilvēkiem. Tāpēc te varbūt arī stāsts par to, ka kāds cilvēks jums palīdzēs, ja? Kaut kādās jūsu aktivitātēs vai, nu, kaut kā pasniegs jums roku un jums visas lietas arī aizies. Ļoti, ļoti labi, ja? Varbūt tiešā veidā jūs dabūjat kaut kādus finansu līdzekļus, varbūt kādam tā attīstās šī te līnija, ko mums kārtas rāda, ja? Ka jums nākošu nedēļu saņemat kaut kādus finanses, kaut kādus naudas, kas jums bija vajadzīgas un kas jums tagad ļaus kaut ko realizēt, ja? Kaut kādas lietas pēc šīs te kārtas. Nu tā. Varbūt kāds, nezinu, algu gaida vienkārši, un viņam nākošu nedēļu būs un būs forši un varēsiet izdarīt to, ko gribējāt, ja? Vai nu jebkādi citi varbūt tie maksājumi. Negatīvs. Nu, negatīvs mums ir tāds puisis, ja, ar rozēm, tāds romantisks, bet kaut kā mums viņš nākošu nedēļu negatīvi ir. Nu, pirmais, ko es gribētu teikt, te varbūt stāsts par kādu cilvēku, varbūt nevisai uzticamu, ja te varbūt runa, varbūt partnerattiecībās, jūs cilvēks, nu, kaut kādā veidā, varbūt, teiksim, tā neiepriecinās, es negribētu teikt, tur apbēdinās ļoti, bet, nu, varbūt, ja, jo negatīvā pozīcijā te varbūt stāsts par kaut kādu, ka cilvēks neizpild solījumus, vai mēs nevaram viņam uzticēties, ja viņš kaut kā mums tur, piemēram, sola aizbraukt kaut kur, jo šī kārts arī runā par braucieniem, braucam, un cilvēks pēdējā brīdī pārdomā, vai vēl kaut kas viņam tur notiek, un viņš, neizpild savu solījumu, ja? Tāds moments var būt, ja? Tā kā skatāties, arī jā, par braucieniem, te gan kārts runā, ka tie braucieni būs, bet, pēc šīs kārts te kaut kāda aizķeršanās varētu arī gadīties ar to. Varbūt jūs tur, kaut kādi kavēšanās, ja, vai tas notiek vēlāk, nekā jūs sākotnēji esat plānojuši, ja. Te redzat tāds pikniks uz šīs te bildes, ja, un tāda kā romantiska atpūta pikniks. Jā, kaut kas ar to var arī notikt, teiksim, kaut kas atceļās, pārceļās, nenotiek, ja. Tāda situācija var būt mums negatīvā. Jā. Nedēļas padoms,
Nu, atkal ļoti, redzat, te ir zižļu bruņinieks, un te mums ir zižļu karalis, aktivitāte, pārliecība. Cilvēks ar savu ego pilnīgi iet ar savu to lāpu un paskatieties lauva viņam, ja, spēks, mans ego. Ļoti labi apzinos, ko es vēlos, ko es gribu, kas man ir jāsasniedz. Cilvēkam ir augsta pašapziņa, novērtējam sevi, novērtējam savus sasniegumus, ejam droši uz priekšu, un šīs abas kārtas par to mums runā, ja? Kad nākošā nedēļā mums tiešām būs tā enerģija iedota, lai mēs tiešām varētu kaut kādas lietas izvirzīt un kaut kādas lietas, nu, teiksim, izkustēsies, ja, un tiešām aizies mums no rokas. Protams, kārtas runā arī, kā karalis viņš ir, ja, viņš tomēr ir arī stratēģis, un cilvēks šajā kārtī arī ir tāds, kas tomēr nerīkojas galīgi impulsīvi. Ja šeit varbūt mēs gribam būt impulsīvi, ja, pēc šīs kārtas, tad šeit tomēr kaut kāda stratēģiskā plānošana arī ir vietā, bet bez tādas liekas vilcināšanās, ja. Nākošnedēļ tiešām mums vajag sev uzsist uz plecu un pateikt, es esmu super, es esmu malacis, es varu, man ir plāni, es gribu to realizēt, es eju un es daru. Nu, šāda, man liekas, ļoti tādas, gribu domāt, ka jums tāda, nu, tāda veiksmīga un tāda stipras kārtas un tāda laba nedēļa sanāks, ja? Ceru, ka visiem tā arī izdosies. Tātad tas mums bija pirmais variants. Tagad skatīsimies otro variantu. Tātad skatāmies nedēļu no 26. februāra līdz 3. martam. Otram variantam mums nedēļas galvenā kārts ir augstā priesteriene. Nu, tāda noslēpumaina kārts. Bet enerģija viņai arī ir ļoti, nu, tāda mierīga. Un es teiktu, ka jā, atšķirībā no pirmā varianta jums nākoša nedēļa droši vien būs tāda mierīga nedēļa, varbūt kaut kur tāda pārdoma nedēļa vairāk nekā aktīvas darbošanās nedēļa. Nu, tātad augstā priesteriene. Viņi runā par to, ka nākošnedēļ kaut kādā ziņā varētu būt tāda nevisai skaidra situācija, ja? Vai nu tas ir darbs, vai nu tas ir attiecības, kas nu tas var būt, kas nu kuram, ja? Bet viņi ienes tādu, nu kā neskaidru situāciju, ka mēs īsti nesaprotam, kas ir kas un kā ir patiesībā, ja? Jā. Varbūt mums trūkst informācijas, ja? Pēc šīs kārtas varbūt tā, ka mums trūkst informācijas, un mēs kaut ko nezinām, kaut ko varbūt nevaram izdarīt, tāpēc, ka mēs īsti nezinām, ko, mēs īsti nezinām, kā, ja? Nu, tāda situācija mums var sanākt. Attiecībās šī kārts ir diezgan tāda pavēsa. Ziniet kā, ja ir ļoti tādas tiešām ciešas, tuvas attiecības, tad es teiktu, ka viņi tiešām runā par tādu saprašanos, kad mums pat nav jārunā. Mēs viens uz otru paskatāmies un mēs saprotam viens otru bez vārdiem. Tad jā, tad viņa ir, nu, tādā pozitīvā aspektā mēs redzam šo kārti, ja? Bet ja te runa iet par tādiem cilvēkiem, kas varbūt ir tik nesen iepazinušies vai kuriem, vai, ja, piemēram, attiecībās ir kaut kādas nesaprašanās, ja, nu, tad viņa arī nerunā īsti par to, ka mēs varēsim nākošnedēļ tā baigi izrunāties un visu izlikt, kas mums uz sirds, īsti nē. Jo te ir, kā es jau teicu, ja, tad katram savs, ko viņš grib paturēt pie sevis, kaut kādi, ja, tādas lietas. Par jaunām attiecībām šī kārts arī mums īsti nākošnedēļ nerunā, ja, tāpēc jaunas attiecības, pēc viņas es arī kaut kā varbūt jaunas attiecības pēc šīs kārtas negribētu apsolīt, ja? Nu jā, bet, kas viņā, protams, ir arī daudz kas labs šajā kārtī, un, teiksim, ja jūs nodarbojaties arī ar kaut kādām tādām plus-mínus ezotēriskām lietām, tad jā, tad kārta saka, varbūt tiešām nākošnedēļ jums tam veltīsiet vairāk laiku, tiešām kaut ko varbūt papētīsiet, palasīsiet, painteresēsieties par tādu ezotēriku. Varbūt arī jautājumu par psiholoģiju. Ja? Nu, visas tās lietas, kur mēs tā kā pētam
savu zemapziņu un tam līdzīgi, ja. Varbūt kāds aiziet pie psihologa, ja, nu tad tas, protams, ir labi un veiksmīgi, un tiešām tad tas ir plusā viss. Vēl te varbūt stāsts par to, ka nākošnedēļ mūsu dzīvē lielāku lomu nospēlē kāda tāda gudra, vieda sieviete, kas varētu būt arī vecāka sieviete, ja, nu, kāda varbūt mamma, varbūt draudzene, ja, vai kāda tāda vienkārši padomdevēja, tāda gudrāka, viedāka sieviete, kurai nākošnedēļ ir kaut kāda lielāka loma, droši vien viņa mums ar kādu labu padomu varēs padalīties un vērā ņemamu padomu. Tas par priesterieni. Kas vēl? Jā, nu tas tā būtu laikam īsumā viss. Nedēļas pozitīvs mums ir 5 kausi. Ja? Nu vispār jau varbūt tie, kas ilgāku laiku skatās, zina, ka tai 5 kausi nav tāda baigi priecīgā kārts, jo tad tas cilvēks stāv pie tiem saviem izlietiem kausiem, bet mums viņi ir pozitīvā, ja? Pozitīvā pozīcijā nākošnedēļ. Un tāpēc es teikšu tā, ka jūs nākošnedēļ, ja jums tiešām ir bijis kaut kāda situācija neskaidra, kurai jūs meklējat atbildes, ja, es domāju, nākošnedēļ jūs ieraudzīsiet, jūs atradīsiet sev motivāciju, tomēr redzat šeit pagriezties un ieraudzīt tos pilnos kausus, ka mums dzīvē, ja kaut kas, protams, mēs vienmēr kaut ko zaudējam, bet vienmēr mēs kaut ko iegūstam, tāda ir tā dzīve, ja, un te tā simboliski, tā upe plūst, tāda tā dzīve ir, un jo mēs to pieņemsim, jo mums vieglāk, ja, un nākošnedēļ, es domāju, jums izdosies ieraudzīt, ka jūs dzīvē ir tie pilnie kausi, ja, nu, un tās ir tie pilnie kausi runā par perspektīvām, par iespējām, par to resursu, kas mums ir. Jā, kaut kas varbūt ir bijis jums zaudēts, ja, bet jūs, nu, tāda kā, nu jā, ka jūs vienkārši ieraugat to, kas jums ir. Un šis te varbūt stāsts arī par to, ka cilvēks tā kā, nu, ja viņš ir bijis nomāktā noskaņojumā, tad viņam izdodas no tā atbrīvoties, viņš atrod veidu, kā no tā atbrīvoties, viņam uzlabojās noskaņojums, uzlabojās garstāvoklis, jā. Nu tā, pēc šīs kārtas es teiktu tā kā. Tādā ziņā viņa būs, es domāju, jums laba. Nedēļas negatīvs, te mums ir rekord 3 dāmas, it kā jau skaista jautra kārts, bet tas mums ir negatīvā. Un par ko te var runāt? Šī kārts, nu te var būt kaut kāda situācija, kur ir iesaistīti 3 cilvēki, kas nav mums patīkami, ja, kaut kā, un iespējams arī kaut kādas, mēs esam, nu, kaut kāda cilvēka 3, vai tas ir attiecībās, vai tas ir kaut kur darbā, ja, vai kā, 3 cilvēki, un nav man skaidrība, un es īsti nesaprotu, varbūt, kas tur notiek, kas tiek runāts, starp citu, pēc šīs kombinācijas, te varbūt arī kaut kāds kaut ko runā aiz muguras, ja, kaut kādas baumas, vai kaut kas tāds šeit varbūt, nu, tas mums ir tajā negatīvajā pozīcijā nākošnedēļ, ja. Tā kā tā ar cilvēkiem te var būt kaut kāda situācija. Jā, nu te var būt vai nu kolēģi, vai nu patiesībā dažādi, ja, vai kaut kādi cilvēki no vides, kas mums ir apkārt. Jā, tad tā. Tad vēl te varbūt stāsts, varbūt kaut kāda ballīte, kas mums pārceļās, atceļās, jā. Tā tas var būt. Jo kārts vispār runā par svētkiem, bet nu mums viņi ir negatīvā, tad svētki nenotiek, nu vai arī, ja viņi notiek, tad esam atkal, redzat, te ir tie kausi, te ir daudz visādi ēdieni, ja, tad vienmēr arī uzmanamies, tad tādā gadījumā, lai mēs tur kaut ko neapēdam, ko nevajag vai kā, ja, nesaindējamies vēl, nu tas pārspīlēt, protams, bet nu citreiz ir tā, kad cilvēks tur nezin mēru un tad pēc tam jūtas slikti, ja? Nu, tā. Bet, zinat, vairāk es tiešām domāju, ka te tas stāsts būs par attiecībām, kaut kas ar attiecībām, ja? Vairāk es par to domāju. Protams, ka man būtu prieks, ja man cilvēki iedot atsauksmi un tie, kas izvēlējās šo izlikumu, kā tad viņiem tas viss atspēlējās, ja? Nu tā, padoms mums ir otram variantam pakārtais, vecākais arkāns pakārtais. Nu, pakārtais runā par to, ka mums pēc šīs kombinācijas es teiktu tā, ka paskatīties uz lietām no cita skatu punkta, ja?
paskatīties savādāk, varbūt nevis tā, kā mēs esam visu laiku pieraduši, bet kaut kā savādāk, kaut kā plašāk, kaut kā citādāk. Neskatīties uz lietām tā šauri, ja, teiksim, es tā domāju un es tā turpināšu domāt. Bet pamēģinam paskatīties no citas skatu punkta. Varbūt mums ir jāmēģina arī citu cilvēku kaut kāda rīcība vai uzvedība, paskatīties no citas skatu punkta, ja? Nevis tikai šauri no sava skatu punkta. Ja? Un es domāju, ka te arī kārts to tā skaisti parāda, ka tad mēs arī ieraudzīsim nevis tikai savus zaudējumus vai nevis tikai to slikto, kas mums varbūt tur ir ar cilvēkiem, ja? Bet tad mēs ieraudzīsim, ka mums taču ir tie pilnie kausi. Mēs arī kļūsim paši gudrāki, ja, viedāki. Šī ir ļoti gudra, priesterieni, viņā ir ļoti daudz zināšanas, ļoti daudz tādas iekšējas gudrības. Un šī kārts runā par to, ka vairo to savu iekšējo gudrību, ja, paskaties uz lietām ne tā, kā varbūt iepriekš velti tam savu laiku, ja, jo te cilvēks redzat karājās, ko viņš citu var darīt, kā tikai domāt, ja. Tā kā tas droši vien jums nākošais nedēļa būs svētīgi un jums nāks par labu. Nu tā. Šāds izlikums otrajam variantam. Tagad skatīsimies trešo variantu. Trešajam variantam mums nedēļas galvenā kārts ir kausu karalis. Tātad kāds viņš mums te. Nu, zinat, kopumā enerģija kausu karalim ir tāda stabila un diezgan mierīga. Stabila un mierīga. Te varbūt stāsts par to, ka nākošnedēļ kādam vīrietim, kas jums ir tuvs, emocionāli tuvs cilvēks, ja? Ir lielāka loma jūsu dzīvē. Varbūt jūs tiekaties ar viņu un tā. Tas varbūt, piemēram, tēvs vai kāds tuvs radinieks vai vispār kāds tuvs cilvēks. Tāds, ja, vīrietis. Bet, protams, te varbūt arī, ja jūs esat, teiksim, attiecībās, ka tas ir jūsu partneris, ja? Kad stāsts ir par viņu, ka viņam ir nākošanai kaut kāda lielāka, vairāk noteicoša loma kaut kā jūsu dzīvē kopējā, ja? Tā. Nu, ja jūs esat, ja vīrieši skatās, jā, tad tas varētu būt stāsts par jums, ka tad jūs esat nākošanai tas, kuram ir tas uzvarētāja kauss šeit rokās, ja? Kārts, tāda, kā es jau teicu, tāda laba, diezgan mierīga, sola arī materiāli diezgan tādu labu situāciju, labklājību, ja? Stabilitāti. Ja mēs runājam par darbu, biznesu, ja? Tad te var būt tā, ka mums palīdz kaut kādas radošas idejas. Varbūt mums ir kaut kādas radošas domas, radošas idejas, kuras mēs varam realizēt, ja? Vai arī vienkārši esošās lietās, kaut ko izdarīt tādu interesantāku, radošāku, kas mums tiešām dod arī labus rezultātus. Varbūt arī stāsts par to, kam arī darbā te var būt kāds cilvēks, varbūt tas arī kāds konsultants, piemēram, ja? Kas mums iedod kaut kādas interesantas tādas idejas. Nu tā, attiecībās, kā es teicu, tas varbūt tad vīrietis, ja tāds labvēlīgi noskaņots atbalsts, ja mēs esam stabilās attiecībās, tad ļoti laba kārts, tad viņi runā par to, ka tas mūsu cilvēks, kas mums ir blakus, viņš tiešām mums ir balsts, mēs varam ar viņu vienmēr uz viņu paļauties, gan labos brīžos, gan grūtākos brīžos. Viņš prot arī uzklausīt, viņš prot mierināt, ja vajag, ja? Viņš ir tāds saprotošs, līdzjūtīgs. Nu, tāds cilvēks, es pat teiktu tā neatkarīgi no tā, vai jūs esat, teiksim, attiecībās vai nē, tāds cilvēks varētu nākošnedēļ jūsu dzīvē, kaut kā loma nospēlēt, ja, varbūt kaut kādu palīdzību vai atbalstu jums sniegt, ja. Nu tā, tas ir par šo te karali. Jā, kaut kādas naudas lietas var risināties, arī varat kaut ko, varbūt kaut kas ar naudām, jā, jo te mēs arī redzam to te ziltiņu mums ir, jā, kaut kas tāds. Nu tā,
Es domāju, jā, un ja tie ir kaut kādi naudas jautājumi, tad, nu, redzat, karalim tomēr ir vara, viņam pieder tronis, ja, un es domāju, ka jūs tāds, ja jums ir kaut kādi, nu, mazums kādam varbūt bankā kaut kādi jautājumi jārisina vai kā, tad finanšu jautājumi, tad jums tas viss arī labi aizies un sanāks. Nu tā, nedēļas pozitīvs mums ir 7 zobeni. Viltnieks te tāds, jā, saņēmis tos svešos zobenus un kaut kur lavās prom, bet nu, kārts mums ir pozitīvā. Tāpēc es tad jums teikšu tā, ka es domāju, ka mums iespējams, ka nedēļā varētu būt, es teicu, ka viņi ir mierīgi, bet tas protams, neizslēdz, ka ir kaut kādas lietas, kas mums ir darāmas un nu, kas mums ir jāizdara un tā. Un te var būt runa par to, ka mēs atrodam kaut kādus, teiksim, neoriģinālus risinājumus. Te jau es minēju par radošumu, ja? Un arī šī kārts var runāt, ka mēs kaut kādus, šī netik daudz varbūt par radošumu, bet vispār par tādu nestandartu, jā, par kaut kādu varbūt apveceļu, kā mēs varam savu situāciju atrisināt, jā, mums ir kaut kāds risināma lieta, ja, tad arī padomā par to, ja mēs nevaram tā patiešo, un varbūt tiešām tā arī ir, ka mēs tā nevaram iet patiešo, tad mēs kaut kā aplinkus, kaut kā tā varam situāciju atrisināt, ja, kā pa kaut kādu citu ceļu, nekā mēs esam parasti risinājuši, nekā mēs esam parasti gājuši, ja? Nu tā. Un škārts arī runā par to, ka visas tās lietas un darbi un viss kaut kas, ko mēs būsim saplānojuši izdarīt, ka visticamāk mēs tā raiti ar to visu tiksim galā un viss mums izdosies sanāks. Kaut kur tā, kaut kur, jo viņā ir kaut kur tāda kā, nu, varbūt viltība, ja, bet te mums tas ir pozitīvi, ka mēs tā kā, nu, mākam visu situācijas atrisināt. Nu, un, protams, kā jau karalim, mums ir arī tomēr jauda, ja, un mēs tomēr turam to kontroli pār situāciju, vairāk vai mazāk. Nu tā, nedēļas negatīvs mums ir pentakļu pāžs. Jā, nu arī šīs puisis, redzat, tur to pentaklu, un arī šī kārts var runāt par naudu. Bet es domāju, ka ja te nedēļas ietvaros būs kaut kāds kāzus ar naudas lietām, tad, nu, kaut kāds starpgadījumi, tad šis te karalis to atrisinās, ja? Es domāju, ka tā būs. Vēl, kas te var būt, nu, šī kārts var runāt par kaut kādām, teiksim, nu, kaut kas ar dokumentiem, ja, kaut kādas tur aizķeršanās vai kaut kas nav, varbūt atklājas, ka kaut kas nav kārtībā, kaut kādi dokumenti, jo viņi runā par dokumentiem, par tādām lietām, ja, kaut kādiem līgumiem, kaut ko tādu, kaut kur kas nav līdz galam, ja izdarīts, nav parakstīts vēl kaut kas, ja, nav noslēgts kāds līgums, kas ir bijis vajadzīgs, ja, un tā. Vēl te varbūt runa par kaut kādas ziņas varbūt saņemat, kas jums nav visai patīkamas, ja, kaut kāda tāda, nu, vai tas ir ēpasts, vai tas ir vienkārši kāds jums kaut ko pastāsta, kas jums tā nepatīk, bet kā jau es teicu, pēc šīm kārtīm man izskatās, ka jūs, pat ja kaut kas tāds notiek nākošu nedēļu, ja, tad jūs pēc šīm abām kārtīm atradīsiet to ceļu, kā to situāciju atrisināt, un viss būs kārtībā, un trumps būs tik un tā jūsu rokās, ja jūs esat karalis šeit. Nu tā, un nedēļas padoms trešajam variantam ir zvaigzne, vecākais arkāns zvaigzne. Nu, zinat, kā es teikšu tā, nenovirzies no sava mērķa, ja? Nenovirzies no sava mērķa, nenovirzies no savas zvaigznes, kur cilvēkam ir tā zvaigzne, seko viņai, sekotai savai zvaigznei, ja? Tas tā pa augstākiem plauktiem runājot varbūt, ja? Bet tas ir arī noteikti svarīgi, ja? Jums kā karalim, kā jau es teicu, varbūt tiešām kaut kādi lieli tādi mērķi, ko jūs gribat nākošu nedēļu izdarīt, nu tad tiešām nenovirzamies no tā, ja? Tas ir viens. Otrs, ja nu kādam tas ir aktuāli, te varbūt arī stāsts par kaut kādiem veiksmīgiem darījumiem internetā, ja? Te es jau minēju to radošumu, nu varbūt jūs tur kaut kādu interesantu blogu vai kaut kādu interesantu, nu kaut ko izdarat internetā, kas teiksim, kaut ko tādu veiksmīgu labu, jo te var būt stāsts par darbs ar internetu, ja, kā padomas. Nu tā, un kas vēl, nu tas varbūt vairāk sievietēm padoms, te varētu būt runa par to, ka, ja varbūt nākošnedēļ jums ir ar skaistumu kopšanu kaut kādi
pasākumi paredzēti, tad arī, ja tādā ļoti materiālā līmenī mēs šo kārtu skatām, tad jā, šī kārta runā arī par tādu skaistumu, par kaut kādu salonu apmeklēšanu, ja, tā kā uz priekšu. Tā. Tāds izlikums 3. variantam. Ceru, ka visiem būs jauka un laba nedēļa, un tiekamies atkal nākošajā izlikumā.